Mieram tuvu piedāvā raidierakstu. Vai ticēt ir normāli? Kā šodien ticēt? Kā šodien lūgt? Mierīgas sarunas nemierīgajiem. Esiet sveicināti, mīļie Radio Marija Latvija klausītāji, esiet sveicināti, mīļie skatītāji. Mierīgas sarunas nemierīgajiem. Trešais uznāciens – saruna ar Egīlu Purviņu. Egīla, šis eksperiments radās jau pirms mēnešiem 2 ar ieceri pa brīdim satikties ar cilvēkiem, kuri uz jautājumu, vai ticēt ir normāli, atbild jā. Un atbild ne tikai jā ar vārdu, bet atbild vēlams ar savu dzīvi, ar savu sirdi. Pirmā saruna mums bija ar brīnišķīgo māsu Mariju Stefanu, Karmelītu māsu. Otrā saruna bija ar Gundegu Cimžu, brīnišķīgo franciskāņu vadītāju, pasaulē dzīvojošo franciskāņu vadītāju Latvijā. Un tad, protams, es pie sevis teicu, tā sieviešu kvota baznīcā ir lielāka, protams, bet vajadzētu sarunu ar kādu jauku vīrieti, spēcīgu. Un tad es domāju tā, ko? Varbūt sportistu, veselā miesā, vesels gars, varbūt mākslas pasaules pārstāvi, varbūt kādu daudzbērnu ģimenes tēvu, pa ģimenes vērtībām parunāt, varbūt vairāk kādus ideālus, kādu pedagogu, kādu šajā virzienā raudzīties. Un tad es tev teicu, bet varbūt ņemt komplektu. Un joki jokiem, Egīla, bet pirmo jautājumu es tev uzdošu tādu. Tiešām tas viss, ko es uzskaitīju, tas attiecas uz tevi sarunas gaitā, pie tā arī nonāksim. Vai nav par daudz kvalitāšu vienā cilvēkā? Jā, pirmkārt, Maija, sirsnīgs sveiciens un liels pagodinājums būt šajā raidījumā, jo tas ir kaut kas jauns arī. Es pievērsu uzmanību, ka tāds raidījums ir parādījies, pirms tu vēl mani uzrunāji, aicināji, sauci. Liels tiešām gods un forši, un mēs jau esam kaut kādā ziņā draugi, un es esmu tā novērojis, ka mums ir cilvēki dzīvē, kuri mums kaut kur paralēli visu laiku iet blakus, un mēs šad un tad ar viņiem satiekamies, vairāk vai mazāk, mēs viņus varētu saukt jau pa draugiem, mēs vairāk vai mazāk esam kaut ko darījuši, kaut ko piedzīvojuši un esam blakus. Bet kas attiecās uz tiem komplektiem, ņem vienu, pārējais nāk līdzi, akcija, šodien varētu būt akcija, akcija Egīlas Purviņš. Varbūt tās mazliet pārspīlēti, bet tas viss, ko tu nosauc, kaut kādā mērā saistās ar manu dzīvi, jo mēs visi esam meklējoši cilvēki, kas meklē kaut kādu piepildījumu, kaut kādu jēgu. Arī ticības ziņā, arī ģimenes dzīvē, arī savās izpausmēs, darbos, un laikam es esmu sagrābstījies no visa kaut ko un mēģinu to darīt, mēģinu nest, mēģinu realizēt, kaut kas izdodas, kaut kas ne, bet savā ziņā tas, ko es šobrīd daru un pēdējos gadus, principā visu dzīvi, tas ir kaut kāds pedagoģiskais darbs ar bērniem, ar jauniešiem, ar grupām, dažādi šīs lietas, tāpat tās arī ticības dzīve, kas ir blakus visu laiku klātesoša, ģimene, kas ir, man liekas, augstākā vērtība, tas ir tas, ko Dievs man ir iedevis un par ko man jāatbild, un pats svētākais, kas man ir, tā ir ģimene, un tas pārējais jau viss tur kaut kur pievelkās, kaut kur mēs iesaistāmies, kaut kur pasakam nē, kā tagad saka, projektiņi visādi, mums ir, šur tur esam, šur tur neesam, tāds dzīves ritms, tādā laikmetā dzīvojam, un arī, man liekas, tā ir tā atbilde, ka tu centies sniegt pasaulē atbildi ar savu dzīvi, ar savu kā tu teici, ticību, tāpēc varbūt man ir tur viss kaut kas, Jā, bet tad īsi sakot, nav nepareizi teikt, ka uz jautājumu, vai ticēt ir normāli, tava atbilde būtu?
Nu jā, ticība tā ir mūsu, mūsu atbilde, jā, mūsu laikmetā ticība tā ir mana atbilde Dievam, kurš man atklājas, jā, un šo atbildi kā es varu sniegt tikai ar savu dzīvi, ar savu liecību, lai gan mēs varbūt tās dzīvojam laikmetā, kad ļoti racionālais jautājums vienmēr ir pastāvējis, kas ir primāri prāts vai ticība, varbūt mēs te ar jauniešiem esam runājuši, vidusskolas jauniešiem, vai varbūt ticība vairs nav vajadzīga mums. Ja? Mēs taču visu izzinām, mums ir pieejamas informācijas pārbagātība, varbūt ticības laikmets ir norietējis, ja? Bet mēs zinām, ir ļoti brīnišķīgi Jāņa Pāvila II šī enciklika par ticību un prāts, kur viņš saka, ka ticība un prāts ir apvienojamas lietas. Tie ir divi spārni, uz kuriem mēs varam pacelties, lai saprastu Dievu. Es ticu, lai saprastu, es saprotu, lai ticētu. Ja? Un man liekas, tas ir, ja mēs varam šo līdzsvaru atrast, ja, kad mēs gan izzinām, gan ticam, ja, piepūloties, sniedzot šo atbildi, ja, tad mūsu garīgā dzīve, viņai ir kaut kāda dinamika, ja, vai uz augšu, vai uz leju, ja, bet viņai ir kaut kāda dinamika, un jā, ticība tā vismaz manā īsajā definīcijā ir šī atbilde, ja. Es sniedzu atbildi, es ticu, lai sniegtu Dievam atbildi, kurš man ir atklājies, kurš devis man dzīvību, ja, un mans pienākums ir šai dzīvībai, ko viņš man devis, caur draugiem, caur ģimeni, caur ikdienu, pateikt jā, atbildēt, ja, tā būs mana tā ticība. Egīl, pirms ejam tālāk, Dievs man ir atklājies, un ir mums šie skaistie izteikumi, bet varbūt cilvēkam, kas uzreiz, viņš ir vairāk, man patīk šī skaistā frāze, bet kas aiz tā slēpjas? Jā, šīs frāzes mēs jau esam apauguši, ja, es domāju, mēs kā arī ceļši, kas sevi tādi, baznīcā jau tādi apbružājušies, un ar šīm frāzēm, ar šīm atbildēm, ar šīm uzstādījumiem esam jau apauguši, ja, tad tiešām pamatoti. Ja. Kā Dievs atklājās kā Egīlam? Viņš atklājās, jā, kāda ir tā mūsu atklāsme. Protams, katram tā ir ļoti personīga, un pēdējā laikā, pēdējos gadus patiesībā es ļoti daudz meditēju, domāju, pat rakstu par Dieva draudzību. Ja. Dievs ir tas, kurš mums atklājās, un es esmu novērojis, ka, ja mēs paskatāmies uz dzīvi kā uz grāmatu, ja, tev grāmatas ir to lieta, ja, literatūra, grāmatas, izdevniecība, viss, kas saistīts ar grāmatām, raidījums par grāmatām arī, ja, tad, ja mēs dzīvi lasām kā grāmatu, un tas ir iespējams, mēs apceram dzīvi, mēs domājam par dzīvi, ja mēs lasām kā grāmatu, tad mēs redzam dzīvē, ka ir kaut kādi posmi, kas ir bijuši ļoti īpaši. Mums ir bijušas kaut kādas īpašas satikšanās, īpaši pārsteigumi, brīnumainais, ja, kurā mēs tiekam pārsteigti, un mēs sakam, ikdienā parasti tā tas nav. Ja? Jo šodien ikdiena, kur es skrienu, es darbojos, ja, tur, šur, radio darbiņi, vēl kaut kas ģimene, ja? Bet ir kaut kādi tie īpašie momenti, kad mēs tiekam pārsteigti. Es to pēdējā laikā saucu par tādu skaistuma pieredzi, ja brīnumainā pieredzi. Un, kad mums ir šī brīnumainā pieredze, mēs redzam, ka šī pieredze nav no mums, ka viņa nāk no augšas. Ja? Un mēs vēl nezinām, kāpēc tas tā ir. Un šie posmi, mēs dzīvi lasām kā grāmatu, mēs atklājam, ka ir vairāki. Proti, Dievs vēlas mums tuvoties. Un tad manā gadījumā tad ir šie Dieva, es teiktu, mīlestības apliecinājumi. Es domāju, ka Dievs ir mīlnieks, jā. Viņš dzied mums mīlestības dziesmu, viņš mūs vilina, viņš ir mazliet viltīgs, jā. Viņš mums dzied mīlestības dziesmu, lai mūs atgriezt pie sevis. Un kad mēs spējam ieklausīties, sadzirdēt, mēs tiekam pārsteigti. Un tā ir tā skaistuma pieredze, tas var būt caur cilvēkiem, tas var būt caur kādu notikumu, kad viņš ienāk mūsu realitātē. Par to ir rakstījuši arī teologi, piemēram, Baltazars, kurš uzskata, ka baznīca ir sevi jāatklāj tieši caur šo, viņam tas darbs teoestētika, jā, ir, ka baznīcai sevi ir jāatklāj caur skaistuma pieredzi, proti kā Dievs ienāk mūsu realitātē, ar visu patieso, labo un skaisto, caur cilvēkiem, caur notikumiem. Vai mēs spējam šos notikumus atpazīt? Jā, un tad tā atbilde, jā, arī tajā kaut kur slēpjas, ka mums ir šī skaistuma pieredze, kas mūs saviļņo. Mēs tiekam pārsteigti. Un tur ir zinām tādai uzmanībai jābūt, jeb maigumam. Maigums mūsu
laikmetā arī kaut kas ļoti nepopulārs. Tas ir vārdi, teiksim, ko es pēdējos gadus izmantoju, ja, maigums, skaistums, klātbūtne, šī atklāšanās, parasti maigums mums asociējas ar kaut kādu kaķīti baltu, rozalentītēm, Rafaelo noteikti, jā, maigums. Bet tev Dievs. Bet maigums, jā, Dievs mums tuvojās ļoti maigi. Viņš dziedina ar mūs maigi, viņš pieskarās ar mums maigi. Bet ko tad nozīmē maigi? Tas varētu būt kā glāsts vai kā mums parasti tās saistības ar kaut ko ļoti tādu juteklisks maigums, ja? Bet maigums arī mēs savās attiecībās varam būt maigi viens pret otru, proti mums ir bijība pret otra noslēpumu. Un kad Dievs tuvojās mums, viņš tuvojās mums maigi, caur Euharistiju, caur šo skaistuma pieredzi, viņš tuvojās maigi, proti viņš nav uzbāzīgs, un mums ir jābūt pietiekami cieņpilniem šo maigumu sajust. Ja? Un te ir svarīgi apklust, un tas princips ir, kad jo mazāk manis, jo vairāk viņš, jo labāk. Un tas ir interesanti, paradoksāli tas, ka tas pats ir arī attiecībās, ka mēs gan draudzību, gan dziļas attiecības piedzīvojam, kad mēs sajūtam šo attiecību maigumu. Mēs izjūtam bijību otra cilvēka noslēpuma priekšā. Otrs cilvēks katrs mums ir kā noslēpums. Dievu mēs arī spējam sadzirdēt caur šo otru cilvēku. Viņš runā citreiz caur otru cilvēku. Bet mums ir jābūt pietiekami maigiem, lai šo noslēpumu sadzirdētu, lai respektētu šo noslēpumu, caur kuru viņš nāk, caur kuru mums nāk arī otrs cilvēks. Egīl, paldies, tiešām var just, ka tu esi daudz meditējis par šo tēmu, un tā jā, mazliet tāda varbūt tās arī mani ir, palīdzējuši šīs meditācijas, gluži tas neteikšu, ka tas būtu kaut kāds manas oriģināla idejas, tā ir gan literatūra vai kā, bet es nedrīkst nepieminēt kādu ukraiņu filozofu, ar kuru es iepazinos dažus gadus atpakaļ, tīri literāri iepazinos viņa darbus, viņa lekcijas, sāk klausīties. Es esmu arī ar viņu sarakstījies, līdzīgi kā ar Havārda, kur varbūt mēs pieminēsim kādā brīdī. Pieminēsim. Ja? Bet Aleksandrs Filoņenko un mēs ar manu draugu Andreju Mūrnieku sākām klausīties viņa lekcijas, ja? un viņš bija tas, kas varbūt deva to impulsu un atklāja tās norādes, ieskatīties, apcerēt Dieva maigumu, Dieva klātbūtni, skaistuma pieredzi, brīnumainā pieredzi, un tas varētu būt viens un tas vispār, cik brīnišķīgi, ka Ukraiņu domātājs šobrīd runā par šādām tēmām. Tas ir viņa tāds fenomenāli. Viņš jau smējās, ja, kad viņu aicina ciemos, viņš atkal runās par maigumu, ja, un tad pārprot, ja, ka maigums... Paldies Dievam, jo tā tik ļoti trūkst. Bet, Egīl, tiešām paldies par skaistajiem vārdiem, un tomēr, ja drīkst pie faktiem, vai tev šī ticība un skaistuma, maiguma, draudzības, Dievu meklējumi, tu to jau atpazīsti no bērnības, vai bija kāds brīdis? Jo, proti, Dievu arī cilvēki traktēts dažādi, bet tu esi saticis trīsvienīgo Dievu un Kristu, un, ja drīkst jautāt, kā tas notika? Zini, pirms es atbildu šo tādu, diezgan monolīto jautājumu, ja, es mazliet pavērsīšu tādu atklātu atbildi, par ko man ir bail. Man ir bail par to, kad es varbūt tās nodzīvošu dzīvi zem šiem skaļajiem vārdiem, skaistajiem vārdiem, man nekad nebūšu Dievu saticis. Un tas ir tāds kārdinājums, varbūt tās, kas nav no manis, ja, bet arī šajā gavēņa laikā, kurš noslēdzās, ja, es par šiem jautājumiem domāju, vai mēs nodzīvojot dzīvi varam būt lieliski kristieši, bet arī nekad nesastept Kristu. Ja. Mēs varam jūsmot par idejām, jūsmot par terminiem, mūs var emocionāli saviļņot tas viss, bet tā arī nepietuvoties. Ja. Un tas ir citreiz tā mana tumšā nakts, kad es domāju par šiem jautājumiem un vai tajā visā ticības dzīvē, cik ļoti varbūt tā pieteica man, cik ļoti tajā visā es esmu iesaistīts, ja, vismaz ārēji tā šķiet, vai es tiešām viņu satieku. Un te ir jābūt atklātam, ja, jo es tikai skaisti parunāt, man liekas, arī šis raidījums ir virzīts uz tādām tiešām atklātām, jau tādām briedušām sarunām, ja. Mēs tomēr esam mazliet uz šīs planētas jau padzīvojuši, mēs varam runāt par kaut kādu arī briedumu, kad ir brīži, kad mēs varam uzdot šos jautājumus, vai es satieku Dievu tiešām. Bet mēģinot šo kārdinājumu, kas varbūt tās iezogās, ja, varbūt tās tāds apmelojums, ka varbūt tu neesi saticis Dievu, ja, atspēkot, tad tā klātbūtne, viņa klātbūtne mani ir jau no bērnības. Tā ir tāda, es to saucu par
es atradu šo vārdu, šo apzīmējumu dievam, varētu teikt, ja, Reinharda Kernera grāmatās, Kāpēc es ticu mūžīgai dzīvei, kur viņš arī uzdod šos eksistenciālos jautājumus, ja, kas būs aiz, ja, vai mūsu dzīvē tomēr būs šis pamatojums, ja, mēs tomēr, dzīves jau kaut kāds tiešām izsmelts ir puse resursi, ja, mēs varam atļauties šos jautājumus uzdot, ja, un viņš arī uzdod, un viņš min kādu dzejnieku, kurš saka, ka Dievs ir, lai vai kā, viņš ir šis sargājošais klusums. Un es šo vārdu salikumu paņēmu sev, un, ja es varētu teikt, tad manā dzīvē viņš vienmēr ir bijis šis klātesošais, sargājošais klusums. Neatkarīgi, vai es no viņa attālinos, vai es viņu pieviļu, vai es viņam pagriežu muguru, tā jau ir mana cilvēciskā daba, ja, jo mēs esam cilvēki, ja, mēs vienā brīdī aizējam no viņa, mēs nododam viņu, ja, bet viņš vienmēr klātesošs, un manā gadījumā es viņu atklāju kā šo sargājošo klusumu, ne tikai mīlnieku, un kurš vilina ar savu dziesmu, it ceļš tajos brīžos, kad tu liecies visnecienīgākais, viņš tevi sauc atpakaļ, ja? Bet arī brīžos, kad tu apklusti un tu sajūti, ka viņš vienmēr ir klātesošs un tu atskaties tajā grāmatā savā dzīves, ja? Viņš ir sargājušais klusums, kurš tevi ir pavadījis. Jā, Egīle, es tevi gribu uz to konkrētību, bet no to dzejnieka dabu, kā saka, nedabūšu no tevis laukā, un varbūt droši vien arī nevajag, Egīle, jo skaidrs, zini, tās konkrētības varbūt mums netrūkst. Paldies arī par to tavu, tiešām, to dzejisko pusi, ko tu ienes šajā sarunā. Paldies. Bet, jā, tu minēji, ka mums ir bijušas kā saka, mūsu ceļi ir krustojušies, un tostarp liels paldies, tas bija jau pasen 18. gadā, es šodien secināju ar lielu pārsteigumu, ka 18. Tu, paldies tev, biji mieram tu mēneša liecinieks. Mums ik mēnesi ir saruna un raksts grāmatiņā par kādu cilvēku. Mēneša grēcinieks. Arī var tās, zini, jā, un tur es pilnīgi piekrītu, jo zini, ir tā, ka mums reizē kāds cilvēks piesakās, ka viņš grib. Un tas uzreiz ir tāds pirmā tāda, sarkanā lampiņa, ka, kaut kas tur, gadās, ka, protams, ka ja tev ir kaut kas patiešām ļoti liels noticis dzīvē, un tu gribi par to liecināt, bet ja tev šķiet, ka tavs svētums un visa tava dzīve ir parauga vērta citiem, tur ir kaut kas tomēr tāds slidens. Un savukārt, ja mēs uzrunājam kādu cilvēku, viņš saka, nē, es neesmu cienīgs. Paldies Dievam par šo atbildi. Tas ir pirmais, kas liecina, ka ar tevi un tavu stāju Dievu priekšā viss ir kārtībā. Tā kā mēneša grēcinieks pilnībā akceptēju. Lūk, un tad pie tiem faktiem atgriežoties, tas bija dziesmu svētku mēnesis, jūlijs. Un tu tajos dziesmu svētkos piedalījies. Un es saprotu, ka dziesma joprojām klātesoša un kamerkoris Frakorī arī tāpat. Jā, vairāk vai mazāk, redz, man pirms Covidā pamainījās dzīves telpa, dzīves vieta, jā, un tas ietekmē viennozīmīgi mēģinājumu apmeklējumu, jā, bet tik un tā, protams, mūzika, jā, garīgā mūzika un vispār mūzika, kormūzika, tas jā. Un pie tām pačukstējušu skatītājiem, klausītājiem, Egīls to dara brīnišķīgā līmenī. Varbūt pēc brīža arī iedziedāsimies, bet nesteigsimies notikumiem pa priekš, kā saka, ja gars dvesīs arī uz tādām izpausmēm. Jā, toreiz tu biji Karmela 3. ordeņa, jeb Lāju ordeņa vadītājs Latvijā. Es pieļauju, ka droši vien vadītāji mainās, bet tu turpini visticamāk draudzību ar karmelītiem Latvijā. Jā, es skaitos pie 3. ordeņa, arī tas varbūt tāds stāsts, vairāk tur dievmāte vainīga, ja? Te parādās jau zinām konkrētība, kā tu gribēji, kura mani aizveda uz brīnišķīgu ceļojumu. Es 2008. gadā es klejoju rudenī pa bet Spānijas un Portugāles klosteriem, meklējot savu tādu arī ceļu aicinājumu un viss, kas ar to saistīts, ja. Un es Fatimā nokļuvu, es dzīvoju pie karmelītu tēviem tieši, un tas bija tāds impulss, kas bija konkrēti manas personīgās attiecības ar dievmāti, ja, kas mani aizved līdz Karmela ordenim, jā, un šī draudzība un piederība arī ir klusa, ja, arī ir maiga, un, protams,
protams, bet kopiena kā tāda, tas ir atsevišķi arī tāda varbūt tēma, cik kopienas mums citreiz ir vajadzīgs mūsu ikdienā, proti cilvēki, kur tu vari aiziet un tu esi pieņemts, tu vari justies arī tādā garīgā ģimenē, ja? Jā, tā kā ar Karmelu, un vadītājs, jā, mums notiek tāda kā, maiņa, jā, atsvaidzināšana, un tas bija tas periods, kad es biju tos 4 gadus kā vadītājs, jā. Lūk, bet tad draudzība ar karmelītiem turpinās. Jā, draudzība turpinās. Lūk, un toreiz, veselīga dzīvesveida atbalstītājs un garīgās izaugsmes treneris, tur vēl bija sacīts, un tad mēs toreiz skaisti ar lepnumu publicējām, ka 3 bērnu tētis Egīls. Un cik jauki, ka ir, kā saka, lielas izmaiņas arī šajā ziņā, un jau tu vari ar veseliem 5 pumpuriņiem lepoties. Tā kā tu minēji, ka arī dzīves vieta ir mainījusies, tu sūti sveicienus no Ziemeļu Vidzemes, tu vienmēr raksti sociālajos tīklos, tad jāteic, tas Ziemeļu Vidzemes gaiss ir viens auglīgs gaiss, un varbūt pastāsti. Eiropā pat tīrākais. Un tīrākais, jā. Tas ir zinātniski pat pamatots. Pirms 10 gadiem Ziemeļu Vidzemē vietā, kur es dzīvoju, tas Kārķi, atbrauc kādu norvēģu pētnieku grupu, un viņi veic pētījumu. Viņi konstatēja, vismaz pēc viņu mērierīcēm, ka šeit ir Eiropā tīrākais gaiss. Lai tā būtu. Varbūt tas pie vainas, paldies Dievam, bet katrā ziņā tad 5 pumpuriņi, un es tevi apsveicu no sirds. Paldies, jā, dzīve tā sanāca, ka mēs pirms Covid laika, mēs jau dzīvodami Rīgā, jo mēs esam tādi rīdzinieki līdz saknēm, jā. Es esmu šeit Pārdaugavā uzaudzis, šis ir mans rajons, un es te visu laiku kaut kā atgriežos tā skolā, tā ģimnāzijā, tā vēl Friča brīvzemnieku skolā nostrādāju 17 gadi, vadīju tajā laikā kā sporta treneris un visu laiku Pārdaugavu atgriežos, ja, bet pirms Covid laika mēs kaut kā ar ģimeni jutām intuitīvi, ka mums vajag tādu, dabiskāku vidi, ja, un tas parasti, ko es stāstu, ja kā brigaderei Dievs daba darbs, ja, tā ir tā harmonija, ka tu dzīvo saskaņā ar kaut kādiem dabas ritmiem, tu dzīvo saskaņā ar Dievu, un tu dzīvo saskaņā viens ar otru un ar tiem ikdienas pienākumiem. Un jā, kaut kā tā sanāca un izveidojās, ka sargājošais klusums mūs aizveda uz Ziemeļu Vidzemi, varbūt tās mazliet pa tālu, bet ir savi labumi, tas varētu būt atsevišķi stāsts par dzīvi laukos, tiešām mežos, ja, 100 hektāru mežu apkārt ieskauta biosfēras rezervācijā, ekoloģiska vieta, bet ar saviem lieliem izaicinājumiem, kas būtu vesels raidījums tiešām, ja, bet mēs dzīvojam šobrīd, jā, apmēram 200 kilometri nepilni no Rīgas, jā, tā kā. Tā. Jā, un 5 pumpuriņi, jā, dzīve iet uz priekšu. Es gan uzskatu, es savu tēva ciklu esmu piepildījis. Es sāku ar dēlu un noslēdzu ar dēlu, jā. Un kas to būtu domājis un gaidījis, jā. Bet tā dzīvē notiek. Gaida visa sabiedrība, Egīla, tā ka viss malacis. Pa vidu 3 princeses, jā. Jā, un 3 princesītes pa vidu. Tiešām no sirds apsveikumi un ko lai saka arī par tiem laukiem. Tur sarunas sākumā tu teici par to, trako ritmu tiešām, kas mums visu laiku ir, kurā mēs tajā vāveres skrējienā esam. Varbūt, ka tieši tas ir tas, kas arī tev ļauj to, arī, protams, mazina to ritmu, ja, un kas tomēr dod arī to mieru, plašumu, sargājošo klusumu un arī dabas klusumu, ja, pamanīt. Šobrīd ir tāds periods, kad dabā ļoti pavasars, ļoti agrs, ja, putni dzied, un es vēl nespēju pierakst, ka katru gadu, 5. gads kopš mēs, 6. Ja, 19. gada vasarā mēs aizgājām, un kad katru pavasari šajā laikā tu no rīta izej un ir nenormāls troksnis, trakāk nekā lielpilsētā, tie putni, ārdās. Es jau saku, man nav neviens pazīstams ornitologs, bet es labprāt uzaicinātu ciemos visu papētīt, tur ir visi, tur es putnus vēl nepazīstu, ja, bet es nevaru pierast, es izēju ārā, es ņemu ar telefonu, es to skaņu ierakstu. Es sūtu Rīgas draugiem, es saku, jūs ticat man? Viņi tā, putni, jā, bet tas troksnis, kas notiek, ja, un tas ir viena apbrīnojami. Ja. Viens no skaistākajiem trokšņiem viens no skaistākajiem, tur ir visi. Tur ir sākot no meža baložiem, beidzot ar nezinu, kā viņus sauc. Ja. Bet, ko es gribēju pieminēt, tas viens no iemesliem, kāpēc mēs minēju to dabisko vidi un ritmu, viens no iemesliem, kāpēc mēs aizgājām uz laukiem, mēs sapratām, ka bērniem, ne tikai mums pašiem, bet bērniem, mēs tādu novērojums, ka pilsētā tu bērnus ved noteikti
noteiktās stundās pastaigāties. Ja, tā kā bišķiņ sunīti, ja, izved pastaigā stundu smiltiņas, stundu tur bērnu laukumiņš, stundu velosipēds, ja, un tā nav bērniem dabiska vide. Un bērni dabiskā vidē, viņiem ir jāatveras radošumam, jāatveras telpai, ja, tad mēs sapratām, ka gribam bērniem šo dabisko vidi dot, ja, un tas tiešām mums, nu, tas kaut kādā ziņā ir, gan pienākumi ir citi, gan iesaiste cita, gan, nu, tas ir viens no iemesliem, ja, lai bērniem būtu vide, kurā viņi radoši, brīvi, eksperimentējot, izzinot, spēj izpausties, ja. Nu jā, acīm redzot, lēmums arī bijis brīnišķīgs, jo, kā saka, ir papildu spēki tiem, kas vēlās šos labumus baudīt. Jā. Mierīgas sarunas nemierīgajiem. Mierīgas sarunas nemierīgajiem, tā sauc šo sarunu un divas iepriekšējās, Dievs dos turpināsim. Un, jā, tas pamat jautājums, vai ticēt ir normāli, un ar šīm sarunām mēģinām atbildēt, ka jā. Un ne tikai, ka normāli, ka tiešām tie ir ne tikai normāli cilvēki, kas tic, bet vēl vairāk brīnišķīgi cilvēki, ļoti dažādi cilvēki, interesanti cilvēki. Un, Egīla, paldies tev par atsaucību, ka tu esi šajā 3. sarunā un par šiem jautājumiem runā. Jā. Un tad tie divi jautājumi, jā, šodienas cilvēkam. Kā šodien ticēt un kā šodien lūgt? Es domāju, ka mēs dzīvojam laikmetā arī, es par to esmu domājis, un arī pētot attiecības tādu, nu, teoloģiski varbūt tādus jautājumus, iedziļinoties attiecības draudzību ar Dievu, tā varbūt tas mana personīga atziņa un tāds novērojums, kad mēs dzīvojam laikmetā, kad mums ir nevis ticība kaut kā jāpierāda vai pasaules mašinērijas priekšā, jāmēģina attaisnot, jāmēģina pārākumu parādīt, pateikt, mēs kristieši izdzīvosim, neskatoties ne uz ko, ja, mēs ticam, ja, bet ir, kas vairāk vajadzīgs, mums ir vajadzīgi liecinieki, bet liecinieki ne tādā izpratnē, kuri skrien arī un turpina liecināt un pierādīt, es šodien liecināju, ja, un vai kaut kur uzstājās, bet savas dzīves liecinieki, un te man nāk prātā Kristus vārdi pēc mīlestības jūsu starpā pazīst, ka esat mani mācekļi. Jo kāpēc tieši liecinieki? Kas ir liecinieks? Liecinieks ir cilvēks, kurš ir pierīdzīvojis kaut kādu satikšanos, un šī satikšanās ir tik ļoti viņu satricinājusi, ka viņš nespēja būt vairs savādāks, un viņš nespēja, tas, ko viņš izstaro, viņš nespēja būt vienaldzīgs, un cilvēki to pamana, un viņi jautā, kāpēc tu šodien esi tik priecīgi? Nu, kurienes tev tā dzīvība? Paskaties, Kārš, te ir vēl kaut kas, ja? Tev ir prieks dzīvība, nu, kurienes tev tas, tu kaut kādu vitamīni pareizi uztur, sabalansēts, ja? Dzīves principi 5 celies, meditē un krosiņu skriet. Nē, tu esi liecinieks, tāpēc, ka tev ir noticis šis atkal brīnumainais, proti kaut kāda satikšanās, kas tev ir tik ļoti izmainījusi, ka tu vairs neesi tāda, kāda tu biji. Un liecinieki, man liekas, ir tie, kas var nest to ticības sēklu tālāk, darbā, vēl te mēs par līderību varam runāt arī, ja, kas var būt tie ticības līderi, kas nevis ar savu pierādīšanu, ar savām pūlēm, ar savu pārākumu, ar savu dominanci, ja, bet ar savu klātbūtni, kas nāk no iekšienes, ir izmainījuši, ja, spēja liecināt un mainīt. Tā ir tā ticības liecība. Tu tiešām brīnišķīgi runā, un tas, kas man ir tā baža, lai kādam nedod Dievs nešķistu, ka Egīls tikai runā. Jā, un ir tāda problēma. Nē, tā nav problēma. Tā ir arī tava kvalitāte, bet tas, kas man šķiet ir tas īpašais tevī, ka tu ne tikai runā, bet tiešām to arī dzīvo. Un paldies, ka tu pieminēji par to liecību. Man šķita, un es tev varbūt, ka tu pats aizies tajā virzienā, bet es tev varbūt ievirzīšu, ka tā lūkšana šodien var būt dažāda, un pat tai var būt, nu, pat jābūt droši vien pat dažādai. Ja? Nu, proti, ka arī mēs varam caur savu darbu lūgties, nu, proti, ka tā lūkšana kā Dieva klātbūtne.
Un tev tur arī teica, jā, varbūt, ka tas labā noskaņojuma atslēga ir krosiņš no rīta, tad tu esi īstenībā tas cilvēks, kas ir tā vizītkarte veselā miesā, vesels gars, jo, dāmas un kungi, karatē meistars ar melno jostu, labi, es tev nelikšu šeit nolaisties špagatā, es saprotu, ka tu vari uz visām pusēm to izpildīt, jā. Agrāk es tā darīju, es biju kaut kur saklausījies. Kā vajag, jā. Jā, kad visiem jārāda ir, kā, ja, teiksim, uzstājās kaut kādā priekšnesumā, ir cilvēks sākumā jāpārsteidz, un es pirmos gadus rādīju visiem špagatus, aizēju man skolotāju uzaicina tur kaut kādu lekciju par likumisko līderību, vai kaut kādu iedot tādu, pārsteigumu, es rādīju visiem špagatus, jā, bet šobrīd to vairs nedaru. Bet, Egīl, īstenībā ļoti sakrīt, ka tagad gaidām drīz māja mieram tuvu grāmatiņas, un tur mums būs mēneša lieciniece. Parasti mēs mēneša liecinieki ir kāds Latvijas cilvēks, bet izņēmuma kārtā māja mēnesī, kad būs Rīgas maratonām jubilējā, un tas mazliet mēs tā kā par sportu arī runājam, man viena draudzene atrada brīnišķīgu amerikāņu klostermāsu, kas skrien triatlonus. Pie tām vairāk neskrien, bet viņai tagad ir pie 90 gadiem, bet vēl līdz 80 viņa skrēja maratonu, īsi sakot, un māsa sāka skriet nejauši pāri 40 gadu vecumam. Īsi sakot, es tev gribēju to grāmatiņu uzdāvināt, bet vēl viņa nav, bet tu tiksi pie tās drusciņa vēlāk. Un tad man šķita, es tomēr šo tēmu ar tevi pacelšu, jo interesanti bija tas, ka grāmatiņas veidošanas gaitā mēs saņēmām arī drusciņu kritiku. Vai tad tiešām klosteru māsai apmēram jāskrien triatlons, jā? Kaut kā tā, ka vai tā ir pareiza liecība? Lūk, bet tad... Un autori Kristīna Ceļmiller, viņi tieši arī tur tā kā pavērš vispār arī par mūsu atbildību, ne tikai pret savu dvēseli, bet arī pret savu miesu. Saka, ka, protams, ir slimības un citas lietas, kas var būt mēs neko nezinām, kāda mēs vecumā būsim. Bet ja gadījumā tā būs vienkārši personiskā nolaidība, kas mūs piesies dīvānam, tad vai, ka paši, tādā ziņā, vai mēs būsim to atbildību pareizi nesuši par savu miesu. Un, lūk, tad tu esi īstais cilvēks, kas īstenībā var arī par šo jautājumu runāt. Maza tāda liecība, par klosteru māsu, tas, man liekas, brīnišķīga liecība otrām kārtām. Māsa Madonna Bjudere viņas vārds ir. Labi. Un viņu ir tāda dzels mūķene, jeb Iron Nun, viņu saka, ka viņa nevis tas dzels vīrs, bet dzels māsa. Māsa, jā. Redz, viņa ir atradusi, kā es to saprotu, atradusi tas, kas viņai palīdz sevi uzturēt šo dzīvību, jo tas, kā tu teici, tā ir mūsu atbildība pret mūsu ķermeni, kā mēs gribam justies un kā mēs nesam to ķermeni. Mēs varam čīkstēt un tā vai teikt, viss ir Dieva rokās, bet tā nolaidība, man liekas, tas ir tāds arī ieraduma rūpes jautājums. Kā tu gribi justies? Vienkārši elementāri 60 gados, Liekas, šodien, baigi labi, bet kā tu jutīsies 60 gados? Un te nevajag būt sportistam, te nav jābūt triatlonistam vai tas kā? Ir ekstrēms, tas ir protams. Ekstrēmi, jā, tas ir ekstrēmi, bet tik un tā, vai tev būs šis ieradums elementāri, kā iztīrīt zobus, parūpēties par savu labsajūtu, Protams, piezogās ar gadiem, tur kaut kas vēl, kaut kas ir sastrādāts, kaut kādi sasprindzinājumi, kaut kas iesāpās, bet tik un tā, kā ieradums rūpēties katru dienu, bet es gribēju tādu, un man liekas, viņa atradusi lielisku veidu, protams, pievērš visu uzmanību mūķeni un skrien, bet ja viņa labi jūtas, ja viņa tas piepildi, tas dod viņai to dzīvības sajūtu, jo mēs esam iemiesotas būtnes. Mūķeni tas nenozīmē, ka viņai ir tikai rožu kronis un tikai sakraments, bet viņai ir jānes sevi, viņai ir jābūt dzīvai, un Dievs to vēlas, lai mēs būtu dzīvi. Bet maza šī liecība, es tagad, gavēņa laikā es šausmīgi saslimu. 2 nedēļas pilnīgi nolikos, un tā bija nolaidība, es uzskatu, Var jau teikt, ka es no Rīgas atvedu gripu, un man saslima visa ģimene, mēs par Riņķi izgājām, vienkārši augšpēdus 2 nedēļas gultā, bet liecība par ko? Pirmkārtām es atradu sev jaunu draugu. Tas ir Jānis Marija Vienējs, kurš bija milzīgs ķermeņa mērdētājs. Milzīgs, viņš neēda, negulēja, Visi bija šausmās, saķēra galvu.
stāsts, kā es iepazinos Jāni Mariju vienai, kāpēc tieši pie viņa tas būtu atsevišķi, jā, bet varbūt es vienīgi ieskicējuši tiem, kas varbūt nezin, kas ir Jānis Marija vienais, ar viņu ir tā kā caur svēto sadraudzību šobrīd iespējams iepazīties un iedraudzēties, bet lūk, piemērs, ka ir iespējams. Ir iespējams, jā, un man patiesībā tagadējais ar Arzī direktors arī, mēs visi draugi esam, es uzskatu, ja, un tādu impulsu norādīja, pateicoties Arsas prāvestam, es Rarza institūtā pēdējo eksāmenu nokārtoju un tā, bet jā, un es sāku pētīt viņa biogrāfiju un ļoti uzrunāju un personīgās attiecības izveidojās, jā, tādas garīgas, tā domāju tā par viņu un kā dzīvo viņš, un viņam bija arī garīgā šī svētā sadraudzības draudzene svētā Filomena. Viņš uzskatīja visi brīnumi, kas notiek, viņš savā Arsas kapeliņā, ja, bija nolicis viņas statuētīt, un visi brīnumi, kas notika, viņš teica, tas neesmu es, Dievs ar mani to nedara, jo es esmu pārāk liels grēcinieks, bet tā ir svētā Filomena. Bet, atgriežoties par liecību, varbūt es esmu tāds pazīstams ar tām ziemas peldēm, ja, kas varbūt tās... To starp, Egīla, paldies, ka pieminēji, gandrīz būtu aizmirsus. Un es šogad kaut kā palaidos, tieši teikšu godīgi. Tad draugi tur āliņģi nav izcirtuši, tā pašām kaut kā laukos dzīvojot būdiņās salst, es domāju, kur vēl līst ūdenī un tā. Ja man tas princips tāds, ne mazāk kā vienu reizi nedēļā es lienu ūdenī, un es sāku 2016. gada beigās, ja, es to atradu, ka man tas palīdz. Tā ir mani. Nevis tāpēc, ka tas ir trends, jo trends viņš parādījās vēlāk, ja, bet es atradu, ka manai psihiskajai un psihoemocionālajai veselībai tas man kaut ko dod. Ja, šīs dzīvības, šīs visas asinsrita, imūnsistēma, ja, bet tieši šogad es palaidos, un es uzskatu, ka es saslimu gavēņa laikā tieši nolaidības, ka es nepeldēju. Es ielīdu, es varētu kādas šajā ziemā, kādas 7 reizes varbūt esmu bijis. Nožēlojams skaits, es jokoju. Ja, un tas ir viens no iemesliem, bet toties es sadraudzējos ar Arsas prāvestu, ja, tā kā rūpes par ķermeni, ar ko es to gribēju pateikt, ja ir šis ieradums rūpēties, ja, es teiksim arī katru rītu vingroju. Man šobrīd pēc raidījuma arī man piezvanīja nedēļu atpakaļ mans draugs, varētu teikt, treneris, draugs, mēs agrāk vadījām sporta klubu, tā kā es biju karatē treneris. Viņš saka, klausies, tu nevari paņemt, neizgadījumā 15. Rīgā, un paņemt, vai tu nevari paņemt 2 treniņus, es nebūšu. Es saku, baigi labi sanāk, man jābrauc tur uz rādio, es vakarā, tā kā pēc raidījuma es skrienu, man 2 treniņi ir vēl priekšā, ja, bet ieradums katru dienu kustēties, katru dienu kaut ko darīt, ja, vismaz 40 minūtes, pat pusstundu citreiz pietiek, ka tu sakopoti pastrādā ar savu ķermeni, veido to kā ieradumu, mācīt arī to bērniem, kā piemēru, ja, ejam pabraucam ar riteni, ejam pakarājamies kaut vai pie stieņa vai izējam pastaigā 40 minūtes, ja, tas ir ieraduma un tādas personīgās atbildības jautājums. Katrā ziņā es saprotu, ka tu galīgi neesi skandalizēts par to, ka klosteru māsa skrien maratonu. Mani tas nepārsteidz, jā. Un arī, starp citu, šī māsa, to viņa arī min, ka cik daudz tādi tiešām liecības par Dieva klātbūtni viņai ir šajos skrējienos, šajos triatlonos, un nevēlti viņai ir milzīgs sekotāju pulks, ka tas cilvēkus fascinēja. Viņa arī runā par to, ka, piemēram, tur vairākos skrējienos viņi redz, kad kādam ir ļoti grūti, viņi skrien ar šo cilvēku kopā, viņi pamudina, skandē tur tādu psalma rindu, un tas cilvēks tiešām gūst otro elpu, aizskrien tālāk, pēc tam pie finiša sagaida, viņi finišē kopā, viņa saka, māsa, jūs bijāt mans eņģelis, kas mani aizved uz finišu, un tā tālāk. Lūk. Jā, un interesanti tas, kad 30. gados bija tāds sportists, viņš piedalījās vienās no pirmajām vieglatlētikas sacensībām, Ēriks Lidls. Viņš bija dziļi ticīgs, viņš gan bija protestants, bet viņš teica, ka Dievs man ir radījis ātru. Viņš ir uzvarējis vairākās olimpiskajās sacensībās. Kāpēc viņš skrēja? Viņš teica savās liecībās, viņš teica, kad es skrienu, es izjūtu viņa prieku. Dievam sagādā prieku, ka viņš skrien. Un tas ir tik ļoti personīgi, un tas ir tik ļoti īpaši, ka mēs nevaram ielikt vienalga katru cilvēku kaut kādā kastītē, rāmī, kaut kādos pareizajos tādos šajos savos priekšstatos, kādām ir jābūt attiecībām ar Dievu. Ja? Kā viņš caur cilvēku rīkojas, ja es skrienot jūtu Dievu prieku, kā tas, piemēram, Ēriks Lidls. Ja? Par viņu ir uzņemta filma Chariots of Fire, 84. laikam gada, un Vangelis tā dziesmas slavenā ir, ja? Tā kā arī caur
šādiem. Vispār gan tas ukraiņu domātājs, gan šī filma, varbūt, ja būs jāieliek komentārā linki, atsauces, lai pieejamā literatūra un citi skatītāji un klausītāji, kas varbūt to nezina, var iepazīties. Bet tikmēr mēs lēnā garā esam ieslīdējuši jau šīs sarunas beigu fāzē, un ir dažādas vēl tēmas, ko es gribu ar tevi izrunāt, jo patiešām, tu esi šis cilvēks orķestris ar daudzajām kvalitātēm. Bet, Egīl, es tomēr, es kritīšu kārdinājumā un tev palūkšu, špagatu neprasīšu, bet kādu skaistu refrēnu ticības uzmundrinājumam man un klausītājiem, varbūt mēs varam uzlikt labāk kaut ko ieteikt. Nē, uzliksim arī, bet kas ir tavā sirdī? Vai, piemēram, varbūt tev ir kāds refrēns, ko tu dziedi, braucot pie Stūres no Ziemeļa Vidzemes uz Rīgu? Ir, es jau paspēju, ziniet, ka mašīnā braucot, citreiz ir tā, kad, tā kā es teicu, man uz kori nesanāk, un citreiz kora vadība, diriģenti, lūdzu, tu atbrauc mums koncerts, vismaz uz koncertu ierodies, tu jau šitās dziesmas zini, un tad braucot mašīnā jāiedziedās. Un tad, varbūt nedziedi, bet tikai stāvi, jo tu labi izskaties mans jūtas. Jā, apmēram, vismaz, tā citreiz ar kādiem koriem ir, tā kurioza, kad tu esi, bet mašīna ir brīnišķīgs gan izglītošanās laiks, kad tu brauc 2 stundas, gan padziedāt var, un tad tas vienīgais, ko es, citreiz padziedu visu kaut ko, bet, ja par referendu runā, tad es dungoju citreiz tas, ko mēs zinām, tu mans Dievs, mana gaisma, esmu šeit tavā priekšā, un tā kā... Drīkst lūgt. Neesmu iedziedājies un vispār. Tu mans Dievs, mana gaisma, esmu šeit tavā priekšā, piepildī mani ar gaismu, kura mani pārveidos. Frāzīte tāda. Egīl, piedod, es zinu, ka tas bija baigi grūti, bet liels paldies, ka tu atsaucies. Tā kā... Jā, es atceros šo dziesmu. Pēdējā laikā nav dziedāta, bet tā ir tiešām brīnišķīgs refrēns. Egīl, bet sarunas beigās atgriezīsimies pie mūsu draudzības sākuma. Liels paldies, ka pateicoties tev, mums izdevniecībā bija iespēja iepazīties ar tādu domātāju Aleksandru Havārdu, un tu biji ar viņu iepazinies iepriekš, un būdams entuziasma un dedzības pilns cilvēks arī tajās attiecībās gāja līdz galām, uzmeklēja viņu un arī to viņu mācību. Tā kā saka, ņēmi par pilnu un tiešām ienesi Latvijā, un 3 grāmatas mēs kopā ar tevi izdevām, Līderis un tikums, radīts diženumam un pēc tam arī no temperamenta uz raksturu. Un man šķiet, ka tās tēmas, es pieļauju, ka tu viņas joprojām savā pedagoga darbā taču izmanto. Varbūt, ja tu varētu klausītājiem, skatītājiem 2 vārdos ieskicēt par šo līderības tikumību, vai tikumības līderību, un vai kā tu pēc tam to pārfrāzēji kā rakstura līderību. Par ko ir runa? Jā, tā bija, tas stāsts sākās ar to, kad es strādāju Katoļu ģimnāzijā un par labu darbu, vai kā to nosauc, man uzdāvināja šo grāmatu 11. gadā, kas jau bija izdota, un Līderis un tikums, un parasti saka, vai grāmata var izmainīt dzīvi, vai filma var izmainīt tavu dzīvi, tad mans tas piemērs, ka grāmata var izmainīt dzīves, jo sākās tas trends, atkal tā tendence, visi būs līderi, visur līderības kursi, visās malās skolēni līderi, uzņēmēji un tā tālāk, tā izaugsmes industrijas tas rats ļoti nāca to līderību virsū, kad visiem ir jābūt līderiem. Un man kādu brīdi tā grāmata nostāvēja plauktā, un apmēram 16. gadā tikai es viņu paņēmu rokās, jo likās uzspiedoši, un es domāju, paskatīšos, kas tas ir par to līderību. Un es sāku lasīt, un viņa tik ļoti mani saviļņoja, jo Aleksandrs Havārds, autors un tikumiskās līderības sistēmas izveidotājs, viņš runāja nevis par līderību, kas ir populāri pieņems, kur ir zināma manipulācija,
manipulācija, zināma spēja pakļaut komandai likt strādāt, sasniegt mērķus, uzcelt Manhetenā 2 torņus, izveidot biznesu pa visu pasauli, būt pārākam, ja? Bet viņš runā par līderību, kas ir, kad katrs var būt līderis, ja viņš atrod savu aicinājumu, ja viņš izkopja savu raksturu un rakstura tikumus, jā, 6 šos klasiskos rakstura tikumus, un viņš kā piemērs tos pamato ar pasaulē, vēsturē, kultūrā, politikā, reliģijā zināmiem cilvēkiem, kas ir bijuši šie tikumiskie līderi, proti viņi ir dzīvojuši tikumisku dzīvi, proti realizējuši sevi. Viņš parāda to filozofiski, teoloģiski pamatot un vēl antropoloģijā balstot, jo katram cilvēkam piemīt raksturs, ja, katram cilvēkam, vai viņš būtu aziāts, ja, vai viņš būtu austrālietis, vai viņš būtu eiropietis, ja, mums visiem mūsu garīgā uzbūve ir tā, ka mums ir raksturs un tikumi. Ja mēs tikumus audzinām sevi, mēs ejam šo tikumiskās izaugsmes ceļu, ja, tad mēs kā personības veidojam. Un viņš runā tieši par šo līderību. Proti, kurš cilvēks, kurš ar savu piemēra dzīves kvalitāti spēj iedvesmot citus. Ja, un te var minēt tādu vārdu, viņš kļūst par autoritāti. Tie ir cilvēki mūsu dzīvēs, arī apkārtas, varbūt zināmi cilvēki sabiedrībā, kas ir spējuši atstāt tādu labu ietekmi. Ja, un viņš ļoti daudz šos piemērs. Eiropas dibinātais Roberts Šūmans, ja, kuram bija cēla vīzija, kurš savus garīgās dzīves vērtības iemieso dzīvē. Ja, un tā tikumiskā līderība sevi ietver, kad neatkarīgi tev nav jābūt vadītājiem, tev nav jābūt tādam ambiciozam cilvēkam, ja, tu vari strādāt, kā teiksim, ir tas piemērs tāds Herbs Kellehers jau miris, ja, aviokompānijas Southwest Airlines izveidotājs, viņš uzskatīja, ka katram darbiniekam viņa kompānijā ir jābūt līderiem. Viņš teica, jums ir jābūt līderiem. Ko tas nozīmē? Vai nu tu čeko biļetes, vai nu tu krauj čemodāns, tev savu darbu jāstaro, tev ir jākalpo citiem cilvēkiem, lai cilvēki no tevis aizietu projām, iepriecinātāki, atbalstītāki, atvērtāki, tev jāsmai, tev ir tas vienalga, kur tu atrodies, kādā statusā. Tā ir tā līderība ar savu dzīves kvalitāti un ar savu personīgo attieksmi. Ja? Jā, bet ja es pilnībā piekrītot, bet īstenībā šai grāmatai ir gājis tiešām ļoti labi līderis un tikums, man šķiet, ka mums ir 3. tirāža jau viņai. Un es tev tieši tā, ka tad autors runā par šo, proti, ka tu vari būt līderis, proti tas apakšvirsaks ceļš uz personas pilnību, kad, tā kā esi tas labākais, tu esi tas labākais, labākā sevis versija. Jā, attīsti tās dāvanas, kas tev ir. Bet kā tu skaidro to, ka tiešām mums tagad ir tā kā bail no tā vārda? Jā, tas vārds ir kļuvis, man personīgi viņš kļuvis ir šķebinošs, tāpēc, ka ir pa daudz, jā. Un es arī nodarbībās, kā tu minēji, man viņš ir integrēts, ja sākumā es varbūt tās skrēju apkārt, pierādīju, ka tagad Latvijā ir jābūt tikumiskai līderībai, un visiem jākļūst par tikumiskiem līderiem. Bet tur ir tā kaut kāda piegaršiņa, jā, tur ir kaut kāda piegarša. It sevišķi, ja mēs vēl saliekam vārdu tikumisks un līderība, ja, teiksim, aizējot uz kaut kādu skolu, vidusskolu, jauniešu līderību skaidrs, kāpēc tikumiska? Ko mums tagad mācīs, ja, vai meitenei drīkst dot rociņu vai nē, vai tur īsos svārciņos meitenes nedrīkst staigāt, ja. Jauc ar tieši to tiklības, latviešiem ir otrs vārds tiklība, ja, proti, ja, un nav tā uztvere, ka ir runa par raksturu, bet mēs varam, es esmu teicis, ja, ka mēs varam vārds līderību neizmantot, un daudziem tiešām, daudz cilvēku nevēlas būt līderi. Kāds es līderis, ja? Es gribu ar godīgu sirdsapziņu darīt savu darbu, bet tas ir tieši tas, ka tu attīsti to, kā tās dāvanas, kas tevī ir, vai ne? Jo parasti pa līderiem mēs uzskatām kādu citu, un cilvēku, kas ir autoritātes, kas varbūt tās ir kaut ko dara, viņi jau sevi tā neuzskato, es tagad līderis, es biju līderības kursos, tagad es zinu 5 metodes, kā iespaidot publiku, vai 7 soļus, kā raidījumā pārliecinoši sevi pozicionēt, un tas jāatprast, tās ir metodes, tehnikas, manipulācijas, mēs varam līderību izņemt ārā, bet mēs nedrīkstam būt pasīvu dzīves vērotāji. Un tas ir tas, ko es esmu sapratis, uz ko arī Aleksandrs Havards aicina, nebūt šim vai nu patērētājiem, vai tam pasīvam, ir kaut kādi līderi, bet es ņemu atbildību par savu dzīvi. Ar to, kas man ir, tie ir mani talanti, mans aicinājums, mani tūt cilvēki, un es varu sevi nesaukt par līderi, var nemaz nedomāt par līderību kā tādu, bet ja es pilnveidojos, ja es saku to, ko mēs sākam raidījumu, saku Dievam, jā, es atbildu caur savu ticību, caur savu attieksmi, tad es kā personība augu, ja, un tikumi jau nav tā lieta, ko var uztrenēt kādā konferencē, treniņos, ja, izaugsmes vai kā, tikumi aug visas mūsu dzīves laikā viņa pilnveidojas. Vai tā būtu cēlsirdība, vai apdomība, vai pazemība, tā ir lieta, ko tā
treniņa ietvaros nevar uzaudzināt. Jā, un interesanti, ka tu ierunājies tieši par šo pazemību, jo es gribēju salīdzināt tās divas grāmatas, un kas tiešām ir viena par otru labāks. Skaidrs tas līderis un tikums kā tāds ievads, un otrā radīts diženumam. Un šai grāmatai gāja ok, bet es teiktu no par kārtu sliktāk nekā tam līderim un tikumam. Un kaut kā, jā, un tur arī tajā anotācijā teikts, ka viņš vairāk pievēršas autors diviem tikumiem, cēlsirdībai un pazemībai. Un tad kaut kur tā sajūta, ka šodien cilvēkam no tiem lielajiem vārdiem, ka diženums, tu esi radīts diženumam, tev ir jāattīsta cēlsirdība un pazemība. Uzmanīgāk līderis labprāt, jā, bet šitie lielie vārdi mazliet baida. Kā tu iedrošinātu, tad varbūt tiešām nebaidīties no tām lielajām lietām. Bet interesanti tas, ka tieši, kas man tieši uzrunā, ja prasās konkrētību tādu vēl precīzāku līderi un tikumā, man neviens nebija nekad pateicis, ka es varu būt cēlsirdīgs. Un manī pēkšņi lasot grāmatu, manī šis tikums aktivizējās. Viņš bija kaut kur gulēja. Ja? Mēs dzīvojam funkcionālistu laikmetā, racionālisma laikmetā, kad mēs meklējam metodes, tehnikas, bet mēs paliekam mazi cilvēciņi. Un tā ir sabiedrības problēma, visu cilvēku problēma, arī lielu, ko mēs varētu teikt, zināmu līderu problēmu, ka viņš tik un tā paliek maziņš cilvēciņš. Un cēlsirdības tikums ir tikums, kas liek mums skatīties plašāk, meklēt lielāku vērtību, dziļumu, plašumu, jēgu, virzību, un tas nav tik vienkārši. Mēs esam arī kā kristieši, mēs esam gatavi, to arī Aleksandrs Havards savās konferencēs stāsta, gatavi kristieši bieži vien nosaukt visus savus grēkus, tagad gavēņa laiks, un es zinu, man ir 10 netikumi, ar kuriem es cīnos, bet nosauc 10 talantus, ko Dievs tev ir devis. Un mēs saraujamies, un mums nav cēlsirdība. Tas parāda, ka mēs nezinām to labo. Ko nozīmē būt cēlsirdīgam? Tas ir cilvēks, grieķiski vārds megalopsihija, citreiz jauc ar dāstumu. Es cēlsirdīgs, es dalu dāvans. Nē, tev pirmkārtām ir cēls skatījums uz sevi pašu. Tev ir, tu apzinies tās dāvanas, ko Dievs ir devis, un tu neesi vienaldzīgs. Bāc, ja man ir runas dāvana, ja man ir pedagoga, trenera, jebkura dāvana, ko mēs varam uzskaitīt, tā tad es nevaru būt vienaldzīgs, un es gribu likt lietā. Ja? Un pazemība, kāpēc ir cēlsirdība un pazemība? Tāpēc, ka es apzinos savu diženumu, savu personības cieņu, savu lielumu, un es par to esmu atkal pārsteigts. Ja? Kā manā mazā kukainītī var būt tādas lietas Dievs ielicis? Es vēlos ar to dalīties, jo cēlsirdība nav atdalāma no pazemības. Pazemība ir spēja kalpot citiem, ja? Un te parādās tikumiskā līderība, varētu teikt, ir kalpa līderība. Nevis verga, bet kalpa līderība, kad es ar savu diženumu kalpoju citu labam, sabiedrības, ģimenes, savas vides, kurā Dievs man ir ielicis, un te tā līderība ir aktīva. Ja? Man ir skatījums, es uzskatu, ka es neesmu tikai kaut kāda smilšu daļiņš lielajā visumā vai kaut kāds skaitlītis lielajā ciparnīcā. Ja? Nē, es esmu personība, kuru Dievs ir gribējis, aicinājis un mīlējis šajā pasaulē, un es nevaru būt vienaldzīgs. Un te ir man arī ticības atbilde. Paldies, Egīla, un arī man tāds prieks, ka tu esi pedagogs, un es ticu ar šīm atziņām dalies tagad ar jauno paudzi. Un ko tu jūti? Ir tā uzņēmība pret šīm domām? Kā tu viņiem un es saprotu, ka tu, protams, piekļūst arī savām metodēm, ar aktivitāti, ar draudzību. Ir piekļūšanas, jā. Jo droši vien, ka tad, kad viņi tev uzticas, tad arī ņem pretī to, ko tu māci, jā, tad, kad ir kaut kāda zināma tāda uzticība, draudzība. Es esmu audzinātājs jau vienu no kārtējām reizēm, un audzināšana ir mana, varētu teikt, arī aicinājuma daļa būt par audzinātāju, neatkarīgi no priekšmeta vai kā, ja, ietvaros, ja, tad tas princips, ko nozīmē būt audzinātājiem. Pirms audzinātājs ir tas, kurš nevis kādu audzina, bet mēs augam kopā. Un mēs augam kopā, lai piedzīvot kaut ko patiesu un skaistu. Bet lai kādu ceļa gabaliņu mēs ietu kopā, ja, vai es kā audzinātājs vai treneris vai kā savādāk, ja, mums ir mazliet jāsadraudzējas. Ja. Un tad mēs dzīvojam laikmetā, ka mūsu paudze, šie jaunieši, viņi ir ļoti, ļoti no tehnoloģijām pat atkarīgi, ja, TikTok paudze, ja, tas būtu atsevišķi varbūt arī tēma, ja, bet
tas, kas mums jāatrod jauniešos, man liekas, ir šī cēluma izjūta, ja? Un viens no veidiem tas ir stāsti, ja? Liecības, ja? Vai mēs esam, kur mēs varam to piedzīvot, vai ir kāds, kas mums var pateikt, ja? Nevis aktivitātes, kur mēs izšaujam salūtu, ja? Tur noskrienam kaut ko, izdaram kaut ko, ja? Forši jauniešiem bija kristīgs pasākums, ja? Bet vai mēs aizējam no paša šī pasākuma kaut ko piedzīvojuši? Cēlsirdības sajūtu, savus cieņas apziņu, sadraudzību, draudzību kā tādu, ja? Un tad, jā, protams, metodas katram varbūt savas, ja? Man ir šī stāstu vairāk metodu, šo liecības piemēru metodu, ka ir cilvēki, kur ir piedzīvojuši, ja? Un tad jaunieši klausās, ja? Un viņi, izrādās māte Terēze, ja? Un daudz jaunieši vairs nezin māte Terēze, lai gan māte Terēze ir 20. gadsimta populārākais. Nezin, māte Terēze, vairs vidusskolnieki nezin, ja? Tā varbūt kaut kur kaut kas padzirdēts, jā, kāda sieviete, kas viņa bija mūķena, kaut ko varbūt ar nabadzību saistīts. Nu, varbūt tā skrējēja māsa, tagad jāliek viņiem priekšā, varbūt tas vairāk uzrunāt. Jo mums vajag naratīvus, tādus varbūt pat īsus stāstiņus. Mēs esam cilvēki, kam ir vajadzīgi stāsti, ja? Mēs stāstam stāstus. Visa jūdu reliģija balstās uz stāstiem. Klausies Izraēli, ja? Mēs stāstam viens otram stāstu. Arī Dievs stāsta stāstus par cilvēci, par mums, ja? Mūsu dzīve arī ir stāsts. Ja mēs spējam šos stāstus nodot viens otram, pastāstīt, ja, tad mēs atrodam šajos stāstos tās vērtības, kuras mums ir svarīgas, bet tikai būt tehniskam izpildītājam, funkcionālistam, kurš tikai strādā ar metodēm, un ar tabuliņām, ar pienākumiem, ar kaut ko, tad mēs kā cilvēki atrofējamies. Ja? Tad par likumību varam nerunāt, par raksturu, par cēlsirdību, par pazemību, ja? Tad ļoti grūti runāt. Ja? Egīle, es zināju, ka tu esi labs stāstnieks, bet nezināju, ka tik labs, ja? Nav tik viegli. Mani drīz rādījām arī nelaidīs. Laidīs. Viņi jau man ir brīdinājuši. Ja, Bet katrā ziņā, Egīle, noteikti kaut kad šo sarunu turpināsim ar lielāko prieku. Es paņēmu līdzi sainīti no izdevniecības, pačukstēšu, prasīju, tev arī uzdevu jautājumu, vai kaut kas tevi iepriecinātu. Un es domāju, tas ir Egīls. Egīlu iepriecinās katoļu kalendārs 2025. gadā. Visiem jau ir, bet man vēl nav. Lūk, tu esi brīnišķīgs, jo, tiešām, un īstenībā brīnišķīgs izdevums, komplimenti Ingrīdai Lisenkovai. Konkrēti raksti, kas man interesē, un tāpēc. Lūk, un tad uz savu iniciatīvu es tomēr tavai daudzskaitlīgajai saimei arī aicināšu kļūt par cerības svēceļniekiem. Ir cerības gads, jubilejas gads, pāvests Francisks izsludinājis, un šajā grāmatiņā vidū ir cerības svēceļnieka pase, zīmodziņu vietas. Mēs esam aicināti apmeklēt jubilejas svēceļojumus, jubilejas dievnamus Latvijā. Jā. Vākt zīmodziņus un tādu skaistu piemiņu par jubilejas gadu. Brīnišķīgi. Sev gūt. Daliet vecākiem un 3 bērniem, kas māk lasīt, vai arī viena ģimenei un 4 draugiem. Padomājiet, katrā ziņā tiešām, lai izdodas šos jubilejas dievnamus apmeklēt, to var darīt vēl visu gadu līdz pat nākamajam janvārim. Laiks vēl ir, skaistā vasara priekšā, kāpēc to neizmantot? Jā, Egīle, tiešām liels paldies, ka tu tik iedvesmojoši dzīvo, ka tu atsaucies. Tev arī sociālajā tīklā Facebook ir tavs moto meklējot brīnumaino. Jā. Tad tur tā skaisti teica, ka mūsu dzīve kā grāmata, tad, lai tas ir tāds vismaz virsraksts vai vismaz apakšvirsraksts, un lai izdodas ne tikai meklēt, bet galvenais atrast. Un tiešām, lai viss tev izdodas, veselību, spēku ģimenei, un liels paldies. Uz tikšanos, Savukārt jums, skatītāji, paldies par pacietību un uzmanību, un atkal kādā citā reizē sazināsimies. Mierīgas sarunas nemierīgajiem.